Veselības aprūpes maciņā pamatīgs robus iecert pacienti, kas ar ielaistām kaitēm izsauc ātro palīdzību un nokļūst slimnīcā. Lai situāciju mainītu, no šā gada 1. jūlija stājušies spēkā grozījumi veselības aprūpes un finansēšanas kārtībā. Piesakoties brīvprātīgajā darbības kvalitātes un pieejamības programmā, ģimenes ārsti var gadā saņemt papildus 2,5 tūkstošu latu lielu finansējumu. Tas faktiski ir tāda zināma naudas pārlikšana varbūt no viena maciņa otrā. Tas ir tāpēc, jo neatliekamā palīdzība, kā mēs zinām, mūsu valstī ir pilnīgi par brīvu, un daudzi izsaukumi, diemžēl, ir nepamatoti. Viens no 23 kritērijiem jaunajā programmā ir papildus pieņemšana darbdienu vakaros, brīvdienās un svētku dienās. Es domāju, ka mani cilvēki nenāks tajā laikā. Aptiek jau tad ir cieta, ko viņi atnāks 8 vakarā. Nepieciešamības gadījumā viņi man sameklē vienalga, kur. Pagarinātais darba laiks gan nav obligātais kritērijs. Obligāti ir jānodrošina atsevišķi pieņemšanas telpa medmāsai, mēneša laikā kopš reģistrācijas pacientam jāveic profilaktiskā apskate un jārūpējas, lai pēc iespējas retāk tie sauktu ātro palīdzību, nonāktu slimnīcā vai vērstos poliklīnikā. Un tamdēļ uztveriet to būtību. Jūsu rādītāju salīdzinās par vidējo rādītāju valstī. Kā jūs izskatieties pret vidējo rādītāju valstī? Ja mēs neesam tie, kas nosūta uz stacionāru, ja tas ir bijis, piemēram, ātrā palīdzība aizvedusi, tad kādā veidā mēs to varam kontrolēt, kā mēs varam viņus uzskaitīt. Lauku daktarīši, kur klienti pārsvarā ir gados veci un slīmi cilvēki, ir vēl lielākā neizpratnē. Vai nedot nosūtījumu, ja rādītāju kvota jau izpildīta? Tas, protams, man liekas, ir katra ārsta sirdsapziņas jautājums pirmām kārtām. Bet es esmu pārliecināta, ka šie ģimenes ārsti, kuri ir pieteikušies šai kvalitātes programmai, noteikti šeit nekāda sarežģījuma nebūs. Pagaidām pieteikšanās ārsta darbības kvalitātes programmā ir brīvprātīga. Pašlaik tajā iesaistījušies 7 ģimenes ārsti, tostarp 5 no Zemgales. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs.